Es esmu atpakaļ. Es izdomāju atgriezties. Nu, man visu laiku bija doma par atgriešanos, bet nezinu, kāpēc man grūti. Es tikko pamodos, pulkstens ir 1:30 dienā. Jā, un kafiju iedzeru. Es nedaudz jums pastāstīšu par to, kā man gāja šo laiku, ko es darīju. Un kādu mūziku es klausījos. Kāpēc? Kāpēc tieši mūzika kādu es klausījos? Tāpēc, ka tā man motivēja. Es zinu, ka tas ir nepareizi, tāpēc, ka vajadzētu disciplinēt, nevis motivēt sevi, bet es tajā laikā nezināju labāk. Un pie reizes es dzeršu kafiju no krūzes, kur man nāk no manas pašas pirmās skolas. Tagad es eju pilnīgi kādā citā skolā. Es esmu pabeidzis to. Tas tiešām ir ļoti foršs sasniegums. Pabeigt skolu. Šīs dziesma ir no Beigā centra. Viņi postot Funface TV kanālā, kaut gan Beigā centrs šeit repos. Viņa iznāca 2016. gada janvārī. Tas ir pirms 8, var jau teikt. 200k skatījumi ir. Tas ir... 200k skatījumi ir diezgan daudz. Te ir forši. Skatīsimies, jā. Aiziet. Paiehaļ. Nebūs par skaļu. Šitā mēs labāk. Tikai uz priekšu es iešu, neskatos tur, kur kliedz. Tikai uz priekšu, kā pistols lodes triecu. Gadiem kā bērns izzinu pasauli, nevienu neklaus. Jānotic pašam un vietu ikvienu es aptaustu. Visam ir jābūt tā, kā tu jūti. Saki tā, viss man būs. Pagātnē dzīvo demons, neskaties. Es tajā vietā liktu citu vārdu, nevis kā tu jūti, bet drīzāk, atskaņu īsti nebūs, bet nevis kā jūti, bet labi, kā tu dari, varbūt kaut ko tā. Tāpēc, ka ja tu tikai jutīs un neko nedarīs, tu tikai sēdēsi savā stūrī telefonā, jutīsies tā, es nevaru izdarīt to un tā. Tu neko nepanāksi savā dzīvē, bet ja tu lietas laikā darīsi, tad tev viss iznāks. Es to varu pilnīgi apsolīt, tas tā ir. Jā, bet tālāk dziesma arī aiziet ļoti klausi. Apkārtnē plīvo žetons, ieķeries tajā. Sameklē savu ordeni nākotnes sagā. Atrodi mērķus un sastādi tu prātā. Veiksmīgs cilvēks nedalīsies ar veiksmi. Viņš tev neteiks iet pa labi vai kreisi tikai. Bišķiņ ironiski, tāpēc, kad Funface TV, zinot viņus, viņi tā vienkārši neteiks, tev iet labi pa kreisi vai kā, bet man viņi pateica, tāpēc, ka viņiem bija tāds kālauts no manis. Tā nezināmiem cilvēkiem šeit ir, ja runājam par, teiksim, tik populāriem cilvēkiem, kuriem vispār nav laika, piemēram, Ilons Masks un tā, viņi, tu viņiem lūksies, viņi vienkārši, tas tā nestrādās, kā teikt, jā. Tur pie tādā ziņā ir taisnība, bet ja viņi paši par sevi runā, tad ironiski tas tā iznāk. Tāpēc, ka mani pieredze. Labāks tev teiks, jo viņš avīzēs to redzēja. Bet, Patīšot. Teiks iet pa labi vai kreisi, tikai labāks tev teiks, jo viņš avīzēs to redzēja. Bet, kad citi sasniedz, viņš aizmīz un bezdēja. Padomus no tiem sūdz, kam tā ir nevis varēja būt. Kas tur ārā man pīpina? Kaut kas ārā pīpināja, es domāju, man tētā kāds brauc iekšā. Citi sasniedz, viņš aizmīz un bezdēja. Padomus no tiem sūdz, kam tā ir nevis
kas varēja būt, laiks ir tagad nevis, kas varēja kļūt. Es cenos kā vilciens, mūs neapturēt. Es runāju patiesību, mūs nenoklusēt. Mēs ejam, kur citi neiet, mēs daram, ko citi necieš. Ak, mēs nelieši, tāpēc visus sasniegt. Cenos kā vilciens, mūs neapturēt. Es runāju patiesību, mūs nenoklusēt. Mēs ejam, kur citi neiet, mēs daram, ko citi necieš. Ak, mēs nelieši, tāpēc visus sasniegt. Šajā te piedziedājumā ir diezgan, kā teikt, dziļa doma, tāpēc, kur viņam te bija tie vārdi. Šādi. Ko es cenos kā vilciens mūs neapturēt. Kā lai pasaka, ja tu turpinās kustēties, tev arī izveidosies tāda kā inercitāte, tad tu varēsi kādā brīdī arī apstāties, bet viņš jau projām ies uz augšu. Ja runā par manu YouTube kanālu, es nefilmēju cik 3 mēnešus, un man abonementi gāja pa vienam subscriberam, man liekas, uz 3-4 dienām kaut kas tāds bija. Tā vienā brīdī bija, man bija 280, 279, man liekas, ka es aizgāju. 289 jau bija tagad, tad pavisam 10 ir pieaudzis. Es neko nefilmēju, vienkārši pieaugu. Es runāju patiesību, mūs nenoklusē, tāpēc, kad viņi runā par savu kanālu vēl tā kā pasaka, tā kā, cik es saprotu. Es minēšu, ka tā ir, ka viņi runā patiesību no tāda tā kā dzīves aspekta. Jā. Un mēs ejam, kur citi neiet, mēs daram, ko citi necieš. Tas ir no vienas puses kaut kas tāds amazing, ko viņi dara, un hateri vienkārši to nav sasnieguši un paši uz sevim dusmojas praktiski. Ģibā, ak, mēs nelieši, tāpēc visu sasniegšu. Un sasniegs arī tāpēc, ka tu, kā jau pirmajā rindā teikts, tu kusties, tev izveidojusies ir inerts, tā teikt, un tu turpinās kustēties. O šies būs tas labais pāns. Te vēl nē, pagam. Daram, ko citi necieš. Ak, mēs nelieši. Kādi uz priekšu gāja, mani tie piekāsa, kā pieklājas, tagad tie zvana, bet man piekājas. Es piedrāšu, kad vajadzēja palīdzību, tie tiesāja. Rītīgi labi tas saskanēja. Vēlreiz noklausīsies. Mani tie piekājas, ak, mēs nelieši, tāpēc visu sasniegšu. Kādi uz priekšu gāja, mani tie piekāsa, kā pieklājas, tagad tie zvana, bet man piekājas. Es piedrāšu, kad vajadzēja palīdzību, tie tiesāja. Tagad visi pazīst, šie klāt pienāk, tā kā parazīti. Nē, patiešām, grib staigāt pa vietām, kuras radīja par lielām. Izmetiet tos, kuri noved jūs no sapņiem. Viņiem vajag slavu un naudu sauc par zagļiem. Ejot uz mērķi, atceries tos, kas tev ticēja. Tev viss izdosies veicīt, viņš minēja. Piezvani Šitajā dziesmā ir tik daudz, kā teikt, tādi motivējoši vārdi, tev viss izdosies. Doma visām tām rindām ir tā pati, bet tās rindas vārdi neatkārtojas vairākas reizes. Man tas ir, liekas, tas pats labākais, ko beigā centrs te izdarīs, ka viņi, neatkārtojas tie vārdi, neatkārtojas viņi. Tas ir, forši. Slavu un naudu sauc par zagļiem, ejot uz mērķi, atceries tos, kas tev ticēja. Tev viss izdosies veicīt, viņš minēja. Piezvani, pasaki, ka tu viņu cieni. Pasaki, ka tu pats šaubies un paldies. Cieniet. Es gribu piezvanīt Funface TV un pateikt paldies par dažiem tipiem. Vienmēr tos, kas dara, kas var, es atbalstu darītājus. Vienmēr par, tikai slingi jūs skaudīs, kad redzēs panākumus, tie galvas daudzīs, jo paši ir atkritums. Es cenos, ka vilciens mūs neapturē. Bet ja viņš atbalsta darītājus, šī ir veca dziesma, viss jau mainās, bet ja viņš tiešām to domā tā kā viņš atbalsta darītājus, kāpēc viņš uzskatīja tā kā, pa lielam, ka man nekas neizdotos? Man ir tāds jautājums. Tie, kur nesaprot, par ko es runāju, tad tas ir šitas te gadījums manam kanālam, kas bija. Iesaku noskatīties to video. Un īstenībā diezgan arī ironiski no mans puses iznāk, tāpēc, kad es teicu, ka es nefilmēšu vairāk video par Funface TV nevienu. Bet tam teikumam es pateicu beigās cerams, tā kā Iesūdziet mani. Mēs ejam, kur citi neiet, mēs darām, ko citi necieš. Ak, mēs nelieši, tāpēc visu sasniegšu. Dārgās kā vilciens mūs neapturē, es runāju patiesību, mūs nenoklusē. Ko citi necieš, ak, mēs nelieši.
ticiet saviem spēkiem. Ticībā ir spēks. Ar ticību viss sākas. Ar ticību tā arī ir, bet tā ir. Jūs šito varat arī, es nezinu, kurš idiots šito nolieks, bet ar ticību tiešām viss sākas. Un tev viss, kas atliek, ir ticēt. Divas lietas vienkārši. Ticēt un darīt. Nejūti, bet ja tu jūti, tad klausies šito mūziku. Bet dari. Jā, karoči tā. Cerams, jūs sapratāt man domu, ko es ar to gribēju pateikt. Tā, es vēl atceros savus hotkejus vispār. Jā. Nu ko, jā, tā ir Beigāt centra dziesma, kurā iznāca pirms praktiski tūlīt 8 gadiem. Manam kanālam drīz paliek 5 gadi, kas ir arī ļoti, kā teikt, liels sasniegums. Tātad puse no to, ko Funface TV ir, kā teikt, jau izdzīvojis. Bet smieklīgi iznāk viņi 5 gadu laikā 50,000 abonements dabūja, jā. Nu, pa gadam 10K. Tie bija laiki, kad YouTube vēl bija jauns un visi gribēja zināt, kas tāds ir, un tāpēc arī viņi izmantoja to izdevību un iznāca viss. Bet tagad, ja tu mēģini izaugt YouTube, tad tas ir grūti. Tev ir jāizmanto advertising, tā kā TikTokā tev jāliek savu kanālu, jāadvertizo. Runājot par TikTok, man TikToks vispār pazuda. Mani nobloķēja, un tā es vēl paskatījos taču video par to TikTok. Nu, TikToks ir baigi sketchy lieta, un es domāju, nafig, es viņu nelādēs iekšā. Es viņu tikai ielādētu varbūt tādēļ, lai nevis skatītos tur video vai ko tādu. Es, ka man zēl, ka viņi ieraksta man balsu vai ko tādu dara. Nu, tā vismaz bija teikts. Ten Joe Rogan podkastā, man liekas. Nu, un tāpēc es TikToku un Instagram visdrīzāk izmantošu, lai advertizot savu kanālu un tādā garā karoči. Es pats viņus īsti negribu lietot. Nu, Instagram vēl tā, bet TikToku tas ir tikai advertising, jā. Tātad jūs atceraties, kad es teicu, kad man būs otrs kanāls, kurā es likšu visādus aizkadrus un podkastus un visu kaut ko tādu. Viņš jau projām ir. Tikai es neko vēl neesmu ielicis, jau ir pagājuši cik tur mēneši, man liekas, pat gads ir pagājis varbūt. Es neko tajā kanālā vēl neesmu ielicis. Bet man ir tāda maza ideja. Tātad jūs zināt, kā es arī teicu, kungs, es tik daudz lietas neesmu izdarījis, jā. Jūs atceraties, ka es teicu, kad es kaut kad izlaidīšu mūziku. Teicu, ka pavasarī, teicu, ka rudenī. Un tā arī nekur viņa vēl nav. Nu tad, karoči, būs tā. Es esmu bišķiņa, kā teikt, ierūsējis uz visu to mūzikas lietu. Tāpēc manā otrā kanālā, lai es trenētu savēju domāšanu priekš mūzikām šajā kanālā, es domāju, Dainviens, es vēl to kanālā darīju tādas kā freestyles. Lai es varētu pēc tam attīstīt visu to domāšanu, lai man atskaņas pēc tam normāls, lai man tēmi labi, īstajās oficiālās mūzikās. Jā, tas būs, ko es centīšos attīstīt savā otrā kanālā. Un mēs ļoti tuvu, 11 cik tur abonementi, pietrūks līdz 300 abonementiem. Un mums būs diezgan, es domāju, ļoti foršs, kā teikt, tāds subscriber special, tāpēc, ka mums būs kaut kas vienkārši jauns šajā kanālā, vēl nedarīts, ko es esmu kādreiz darījis, un tas ļoti man kanālu, kā teikt, pacēl tādā līmenī, bet to es darīju tad neprofesionāli kādreiz, un, bet tagad es to domāju, es varētu darīt tāpat kā, viens cits latviešu youtubers. Būs kaut kas jums neredzēts no manis, jā, no manas puses, un jā, būs ļoti forši. Tāpēc uzspied to abonēt pogu, nav spiediens nekāds, es nespiežu, bet es vienkārši saku, ja tu to izdarīsi, būs kaut kas neredzēts šajā kanālā.
Tā kā, jā, un ko es vēl varēju pateikt? Ko es vispār darīju pa visu šito laiku? Nu, jūs neredzējāt, kā es izkāpu no gultas. Es tikko biju pamodies. Es tikko uzvilku šito džemperu, biks. Es izkāpu no gultas un sāku filmēt. Tātad es visu šo laiku gulēju. Jā, tieši tā. Tas palielam viss šodienai. Tā.